Un otra lieta, ka zoodārza ir daudz tā saucama liepēžu. Mēs pabarojam ne tikai savus putnus, bet arī citus. Un tos liepēžus jūs varat redzēt uz jumta. Tās ir kājas, kas ļoti labprāt atņem mūsu putņiem viņu likumīgu barību. Pelikāns ir viens no lielākajiem ūdens putniem, ļoti labi lido, labi peld, bet neprot nirt. Viņš ir pa smagu, viņam pārāk viegli kauli, bet nirt viņam arī īpaši nav vajadzības, jo medī pelikāni baros diezgan seklā ūdeni, un tas garais kakls, garais knābis pilnīgi netiekoši, lai izmakšķirētu zīves. Knābis ir ļoti garš, zem knābja ir tāds stiepļams, tāds ādas mais, kurā var ietilpt līdz 2 kilogramiem smaga zivs vai pat vairākas zivis. Ar knābi pelikāns gan pārnesā barību, gan pārnesā līgstas materiālu, un šīs mais arī palīdz karstā laikā regulēt ķermeņa temperatūru. Tāds pelikāns, ja ļoti karsts, atver knābi, izstiepjās tas mais, un viņš var sevi tā atvēsināt. Pārtiek tikai no zivīm, bet tie mazākie putni, kormorāni vai jūras kraukļi, tie melnie putni, kas nedaudz varbūt atgādina tādu nelielu pelikānu, jo īsas kājas, peldplēvis, knābis tāds rāķīti galā, arī medī baros, bet viņi prot arī nirt, un nirt prot diezgan dziļi, un noķert zivis